kungs, vai es tas esmu? Mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā 26. nodaļā par to situāciju, kad tiks nodots Kristus un tā bļodā mērkšanas tas epizode, tā vieta. Un man kaut kad lasot licies tā dīvaini, kāpēc vispār tur tā jāapliecina un jāsaka tur visādi tādas lietas, liekas tik, tāds vesels šovs gandrīz. Bet, protams, paiet laikam, tam visam tur ir sava nianse, sava doma. Un beigās tas pat tur ļoti skaisti izgaismojās. Tā iekšējā lieta, tie koncepti, tās domas. Un te ir tāds, ja mēs pastamies mācekļi, ko atbild, viņi patiesie sekotāji, viņi saka, kungs, vai es tas esmu? Satraukušies tādā apzinātā izvērtēšanā, un es tās domāju, bet kā viņi taču, vai tad es saprotu, ka viņi tie nebūs, ne? Bet te ir tā, man liekas, pazemība vai atvērtība, kad es uzmanīgs, ne? Kad varbūt netīšām, varbūt kaut kā, es nezinu. Es tā esmu pie saviem domājis, ka varbūt tas viens tas incēts. Un tad ir tas nodevējs, Jūda, ko viņš saka. Vai es tas esmu rabī? Tur vairs nav kungs, tur pat secība, ja tu pasties tam teikt, uzbūvei, vairs nav primāri Kristus, bet kaut kā beigās, un viņš vairs nav kungs, bet vienkārši rabī, kas ir skolotājs, mācītājs. Un tas parāda to, ka Jūdam viņš bija tā kā foršs džeks, foršs zinošs skolotājs, bet nekas vairāk. Ne kungs, ne Kristus, ne Dievs. Un pēc ārējā pastamies viss grūti izdalīt viņu. Kad pat pašiem savējiem viņu grūti tā kā izgaismot, jo viņam ir pat savu veidu amats, tur par finansēm atbildams tā tālāk. Viņš visu laiku ir līdzās, viņš kopā iet, darās, viņš pat mācekļojās, bet Kristus nav kungs. Cik daudz mūsu dzīvēs kaut kādas tādas lietas vai neparādās. Kad tu runā pareizi, kad tu no malas liecies sterils, ka šķietam ārējās visas tās izpausmes, viss ir adekvāti, viss ir super. Bet tad, kad jāuzticās Dievam, jāuzticās Kristum, jādzird svētais gars, jānotur kaut kādas pozīcijas, vai jāpastāv par taisnību, ne? Patiesību. Kas tad notiek? Vai tad ir tikai rabī vai kungs? Kā tas ir mūsu dzīvē? Šalom!